Es atkal šodien aizgāju uz veikalu, un es skatos tur pie olām, tipo krāmēju savas olas iekšā, savas daily 10 olas, jā. Un es blakus skatos, un es redzu tādu zīmīti good source of omega-3 vai kaut kas tam līdzīgs. Un uzmanis, kuras buņģiņas tas ir rakstīts. Un man ļoti nepatīk šīs. Tā ir majonēze. Es pačakoju, apgriežu otrādi, redzu rapšeļa kaut kāds 70+%. Tas ir tieši pretējais omega-3. Jā, ok, tur ir olas un varbūt, jā, nu biškiņi varbūt tur ir tas omega-3. Bet tas nav good source, vai jebkas, kas tur bija rakstīts. Tur ir, bet ļoti maz. Un tieši tāpat arī bija uz cepumiem, es tad paskatos, ok, nav palmeļas. Palmeļas sūdīgi, to mēs visi tagad jau uzzinām, bet mums visiem nestāsta to, ka rapšeļa arī ir. Nu, ok. Neteikšu, ka tas ir tikpat sūdīgi, bet dažos gadījumos tas arī ir tikpat sūdīgi. Lai tu saprastu šo, tev ir jāsaprot, kāpēc rapšeļa ir sūdīgi. Un kāpēc vispār sēklēļas ir sūdīgas, tāpat saulespuķēļi. Pirmais no iemesliem. Iemesls viens ir linoleic acid. Satur ļoti daudz šo tauku tipu linoleic acid. Ok, tas mums vajadzīgs savam ķermenim, bet ne tik lielā daudzumā. Tas ir reāli statistiski redzams, kad izmantojot to, tu paliec stulbāks. Un tavs smadzenes vienkārši nav tās pareizās barības vielas, jeb tas omega-3, ko tev pat vecmāmiņa ir teikusi, ka tev vajag tur to zivju ēst, ja? Bet šis linoleic acid aiztais to caurumu, kurš šis omega-3 var nākt iekšā ar savējo. Un ja tev ir pa daudz viņš, arī ja tu ēdi pietiekami daudz omega-3, tu nemaz netiec iekšā. Tā kā stulbāks paliec, tev ir grūti, tā kā principā tavam ķermenim tas ir vajadzīgs, šis omega-3, un ja tu linoleic acid izmanto tā vietā, bum. Un vēl sliktākais no tā ir tas, ka 2 gadus, ko es dzirdēju no Dr. Berg, es uzmetīšu uz ekrāna, ka viņš teica, 2 gadus tas linoleic acid turās tavā ķermenī. Kā iekšā šūnās, ja, tur, kur tev tauku uzturās. Tā kā vēl sūdīgāk, tu nevar redzēt uzreiz rezultātus. Tā kā to var redzēt cukuru neēdot, tā kā jūties uzreiz labāk, vai ieēdot tieši pretēji. Un ar baltiem miltiem un tādām lietām. Tā ir problēma, un šis video vienkārši tā, lai tev saprastu, ka arī tās lietas, kur ir rakstīts, tur labs šitas, labs tas, tev tiešām paskaties otrā pusē, tiešām labs, visticamāk nav. Es tev iesaku vienkārši tā kā es sapirku vienkārši tieši tā kā viens sastāvdaļas ēdienus un taisīt no tā. Tad tu jūti tā kā, ok, tas nebūs labākais tāpatām, tāpēc, ka tur tā vistiņa šitā audzēt, tā audzēt, tur tie rīsi arī no kurienes radušies, ja? Bet tas būtu vislabākais. Nu, vismaz, ja tu negribi iet vēl dziļāk tajā. Es šajā vienkārši ļoti dziļies iekšā, tāpēc, ka man bija jāsāk taisīt pašam ēst, atbraucot pagājušajā gadu uz kojām, ridīgi, un tad arī kalorijas skaitīja balko, un vēl noprojām balkoju, un tiešām redz arī rezultātus, tā kā, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu tavā situācijā, pačako pirmo un kapasitē, tur ir 1:1 coachings, no tevis prasa tikai pirmsbildi un pēcbildi, tā kā piesakies uz 1:1 coaching tādu iepazīšanās zvanu. Un otrais, trešais links aprakstā ir Latvijas izaugsmes cilts, kur es katru svētdienu arī tur ir tāda iespēja pievienoties, parunāties ar mani 8 no rīta. Un tur arī treniņu programma, tā kā pačako vienkārši linkus, un tas ir viss par šī video. Tiekamies rītdien ārbišu video, tā kā noteikti nospied to sēkļu podziņas to, un es tev uzzīšu nospied vienkārši gaisā aizsūtu savam draugam, tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.